Dosimies pastaigā un palūkosim, ar ko daba apveltījusi Rudbāžu pusi. Pavērosim arī, kā rudbāžnieki laika gaitā centušies dabu pielāgot savām vajadzībām, vai papildinājuši to, padarot viņu prāt skaistāku un baudāmāku. Rudbāžus atpazīst pēc kalna, kas vienmēr ir bijis kā orientieris, lai ceļniekiem paskaidrotu, kur atrodas Rudbāža. Nevilti pagasts ģerbonī ir kalna līnija, kā Rudbāžas raksturojošs elements, ko papildina krustā savienotas, šeit bieži sastopamās sarkanā ozola lapas. Protams, kalnainas apvidus veido vairākas ainaviski skaistas vietas, kur pāri koku galotnēm pavērs apvāršana. Viens no skatu punktiem atrodas uz vecā Liepājas Rīgas ceļa, kas ved cauri ciemata centram, no tās katrā laikā nojaušanās pēc krundas aprises. Otrs ainavisks skatu punkts ir Kurkalnā, no kur pavērs skats uz Dzirnavu dīķa pusi. Kur kalni, tur arī lejas, un zemākajās vietās plūst upes. Uz Kojas upes, kas ir 30 km gara Vēntas kreisā krasta pieteka, jau 1814. gadā tika uzcelts Dzirnavs. No Rudbāžu centra tās atrodas 2 km attālumā, un vēl nesen tajās varēja malt miltus, bet šobrīd tajās ražo elektrību. Viennozīmīgi aizprost izbūvēšanu uz Kojas upes augštecē izmainīja krasta līniju un ainavu. Izveidojās ainaviski skaistais Dzirnavu dīķis, ko ir vērts apskatīt un kurā labprāt makšķerē makšķernieki, bet tālāk upes krasta kļuva purvaini. Mainīgais ūdens līmenis radīja arī upes krastos dulksnājus. Kojas upē ir arī pieteka Kukuļu upīte. Vēl ir garūdeni un zaļums trauc. Lai arī upītes ir tiešām nelielas, to pārvarēšanai bija nepieciešami tilti. No barona Firkas laikiem saglabājušies 2 ārkveida tiltiņi, kurus noteikti ir vērts apskatīt. Viens atrodas uz meža taciņas pār Kukuļu upīti netālu no Valdeķa mājām, kurās 20. gadsimta sākumā atradās pagasts doktorāts un uz to devās no muižas centra. Doktorāts jau sen tur vairs nav, un šo ceļu iedzīvotāji neizmanto. Bet dodoties uz tiltiņu apskati, pārsteidz tas, ka kilometru garā meža taciņa ir izpļauta. Un izrādās tas tāpēc, lai centrā dzīvojošajai māsai vieglāk nokļūt pie otras māsas, kas dzīvo Valdeķos, kas vācu valodā Valdekļi ir meža nostūlis. Un te, meža vidū uz taciņas, jau daudzu aizmirsts, bet vēl samērā labi saglabājies, atrodas skaists ārkveida tiltiņš. Otrs tilts, kur vērts aplūkot, ir lielāks un ar 2 arkām. Tas atrodas ceļa posmā no ciemata centra uz Kandeļiem, nedaudz pirms dzelzceļa sliedēm. Tilts šeit kādreiz celts, lai varētu šķērsot garūdens upi, dodoties uz Kandeļiem, kur atradusies viena no Rudbāžu pirmajām muižas ēkām, vēl pirms pils celtniecība. Rudbāžu ainavai, kā jau kādreizējai muižas teritorijai, ir raksturīgi kokaugi, kas sasnieguši savu pilnbriedu stādījumu. Barons, kā tajos laikos bija pieņemts, savu ceļu malas apstādīja ar alejām. Pagara Liepa aleja ved no pagasta centra uz zaļumu pusi. Krustojumā ar Liepājas šoseju redzams viens no ozola puduriem, kas saglabājies no laikiem, kad Kalpaku bataljona 4 vienību piemiņai 1938. gadā ceļa posmā no Kalvenes caur Rudbāžiem līdz Saldumam bija iecerēts ik pa 3 kilometriem stādīt 4 ozolus. Pudurī saglabājušies tikai 3 ozoli, un posmā līdz Skrundai šis arī ir vienīgais stādījums, kas saglabājies. Nonākot zaļumos un pagriežoties uz Sieksātas pusi, pavērs ainaviski baudāms izteiktiem likumiem veidots ceļš, kas jebkurā gada laikā izskatās brīnišķīgi. Droši vien, ka ceļa konfigurācija šādi veidojusies izsenis, kad pārvietojoties zirga pajūgā bija jāmeklē ērtāko ceļu, lai pārvarētu nelīdzeno zemes reljefu, un tā laika gaitā ceļš saglabājies līkumots. Dodoties pa ainaviski skaisto ceļu un pēc 3 kilometriem iegriežoties pa kreisi meža ceļā, pēc 2 kilometriem mēs nonākam vienā no Rudbāžu dabas daudzveidības pērlēm. Jau braucot pa līkumoto meža ceļu, var izsekot Rudbāžu muižas saimnieku vērienam, kuru stādījuši eksotiskākus kokus līdz pat senai mežsargu mājai Meža ozoliņu. Ceļmalā, kas ved no Rudbāžiem uz Valtaiķiem, augdu glāzīs, kas jau sasnieguši diškoku statusu, lapegles, sarkanie ozoli, dišskabāžu. Pie mājas ir neliels meža biotops, kā arī vairāki ozoli ar diškoku statusu. Dīķī un mājas apkārtnē novērots retāks un aizsargājums sēņu, sūnu un dažādu augu sugas, kam piešķirams mikrolieguma status, naktsvijoles, parastā aknene, peldošā ričī vācelīte, čemurainā čemurene, nokarenā stardzīslene.
Arī mērojot atpakaļ ceļu uz ciemata centru, ceļmalā sastopam nevienu varenu ozolu. Šķērsojot Garūdeni, pār jau iepriekš minēto arkveidu tiltu, nonākam Rudbāžu mežparkā, kurš veidots barona Firkas laikā un vēl tagad ir Rudbāžu lepnums. Barona parkus galvenokārt veidoja kā medību vietas, un sākotnēji arī Rudbāžu parks bijis kā Firksa briežu dārzs. Veidojot parku, barons no Vāciemes ievedis Latvijai tajā laikā neraksturīgas koku augu sugas, ar ko papildinājis stādījumus. Jau iepriekš minētās baltegles, sarkanos ozolus, dublāzijas, valriekstus, lapegles un vēl citus. Pavisam ir 57 introducētās sugas. Rudbāžu parks ar ministru kabineta noteikumiem ir noteikts par īpaši aizsargājumu dabas teritoriju. Tas nozīmē, ka tajā netiek veikta nekāda saimnieciskā darbība. Viss rit savu dabisko gaitu, bez cilvēku iejaukšanās. Netiek novākts arī koku kritāls, kam ir būtiska nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā. Te satiekas parks ar mežu, un vide ir daudz mežonīgāka un dabiskāka. Te varam vērot seniem kokiem bagātu vidi ar lielu bioloģisko daudzveidību. Gan augiem, gan sēnēm, gan putniem. Esam izstaigājuši pavisam nelielu loku par Rudbāžiem. Un ja kas tevi skatītāji ieinteresē, tad jādodas un jāvēro pašācīm. Un katram brīdim būs sava noskaņa. Vai tas būs agrs miglains rīts, vai saulriets, vai ziemas spēlgums. Lai tev izdodas jauks ceļojums!